Īstenībā ar to realizāciju es uzskatu, ka cilvēks, cik mēs dzīvojam, tik arī var sevi attīstīt un pilnveidot. Esmu gājis simtiem dažādos kursos. No pēdējiem es gāju 3 gadus akadēmisku dziedāšanu, uz vokālu nodarbībām. Tad es tagad mācos spēlēt klavierus. Es apguvu tagad Ēģiptē, kad es dzīvoju, es gāju uz šūšanas kursiem un mācos spāņu valodu. Un ar to man jau visu laiku kaut kādas tās nodarbības, kas ir ārpus tīra sporta. Un tagad mums tas veikals apģērba Mangano, kas Galerija Rīgā 3. stāvā atrodas. Tad ar to tam diezgan laiks arī ir vajadzīgs. Un tāpēc, vienkārši no bērnības bija tā, ka visu laiku gāju kaut kādos kursos, visu laiku vairāk sporta veidi bija. Un vienkārši no bērnības jau iemācīju sev, ka visu laiku kaut kas jādara. Mans tēvs uzskata, viņš ir mans treneris, viņš uzskata, ka īstam profesionālam sportistam jābūt tikai sports un viss. Tev jādomā tikai par sportu, jākoncentrēs tikai par sportam un nekam citam. Un viņš laiku mums dēļ tā radās konflikti, ka viņš saka, būt tev tas, tur spāņu valoda, tur vēl tur salsa dejošana, tur šūšanas kursi, un tas. Un tad tu neesi koncentrējies, es saku, es uz visos treniņos esmu, bet tad domās, tu esi tur citā vietā, un līdz ar to mums radās tās konflikts.